Es nezinu, ko viņi pēc tam aizgādā. Viņi uzber virsū melnzemi, un tad, kad tu tur kaut ko gribi iestādīt, tad tā lāpst atduras un nevar iedurt. Bija ļoti daudz būvgruži. Katru gadu būvniecības un nojaukšanas procesā Latvijā rodas ievērojams apjoms būvgružu. Vai Latvijas iedzīvotāji zina, kā atbildīgi atbrīvoties no būvgružiem? To šodien devāmies ielās noskaidrot. Vai jums kādreiz ir bijis jāizved būvgruži pēc remonta vai būvdarbiem? Jā, ir nācies. Protams. Jā, bet tāpēc man ir laba pieredze, ka mēs cēlām māju, bet mums visu celtnieki paši savāca. Es pieņēmu darbā cilvēku, kas to izdarīja. Vismaz lielumiem aizvāca prom, un tad es pati pārējo visu izdarīju. Jā. Tā bija kā firma, kas izveda oficiāli vai? Nē, tas bija cilvēks, vienkārši tas bija palīgs vīrietis. Jā. Meklēju cilvēkus, kas varētu izvest, tāpēc, ka konteineru ne visur var novietot. Savukārt pašam vest, tas arī ir jāmeklē transports, ar ko vest un kur vest un kurā laikā vispār var fiziski aizvest. Kā mēs organizējam to būvgružu izvešanu, mēs organizējam ar konteineru. Mēs izsaucam konteineru. Vienīgais varētu būt moments tāds, kad to konteineru pasūta varbūt ar reklāmām un tādā veidā, bet var gadīties, es nezinu, ko viņi pēc tam aizgādā. Mēs vedām paši, salikām maisos un tālāk nogādājām izgāstuvē būvgružus.